Hei, sveiciens visiem! Te Regīna. Priecīgu 1. maiju jums visiem, 1. maija dienu. Un sveiciens visiem laumiņu dienā. Šodien ir vispasaules laumiņu diena, 3. gadu pēc kārtas. Jau tāda notiek, un kas notiek šajā dienā? Šajā dienā eņģeļu terapeiti, tie, kas ir mācījušies pie Doreen Virtue, visā pasaulē dzīvo dažādās pasaules valstīs, runā dažādās valodās. Eņģeļu terapeiti, ne visi, bet viena liela daļa vada laumiņu, ar laumiņām saistītu pasākumu, kaut ko, kas ir laumiņisks. Iet runa par laumiņām, par fejām, par nāriņām, par visu, kas saistīts ar laumiņām. Un es arī vadu šeit vienu pasākumu, kurš sāksies pēc 11 stundām. Es vēl iešu pagulēt pirms tam. Un man tāds milzum liels prieks laumiņām. Viss kaut kas jauks un interesants ir padomā. 4 stundu garš būs mans vadītais pasākums. Un es ceru safotografēt daudzas bildes un ielikt kādas draugos, ja es atradīšu, kā to izdarīt, jo man šķiet, ka man vairs nav daudz brīvu vietu palikušas bildēm, bet tas būtu cits stāsts. Par ko šodien gribu vairāk parunāt? Šodien gribu vairāk parunāt par laumiņām un par to, ko jūs varētu darīt laumiņu dienas sakarā. Un ja ne varbūt šodien tuvojas pusdienas laikam jau, un ja jūs skatāties šo video vakarā, tad to varat rīt darīt. Kā tad ir ar laumiņām? Eņģeļi, šis video ir sarunas ar eņģeļiem sakarā, vai saucās sarunas ar eņģeļiem. Laumiņas ir dabas eņģeļi. Laumiņas ir tās, kuras atbild, vai ir palīdz dabai, palīdz zemei, palīdz gaisam, palīdz ugunī, dažādiem dabas notikumiem. Laumiņas ir tās, kas palīdz dažādiem augiem un dārzeņiem un kokiem un puķēm. Viss, kas ir daba, ir laumiņu dzīvesvieta, laumiņu mājas, un laumiņas par to uztur rūpi. Viena no pazīmēm, ka laumiņas ir mūsu mājās vai mūsu pagalmā, ir tas, ja puķes zied ļoti skaisti un daudz, un ja atrodam sēnes augus tādā aplītī, laumiņām patīk rūpēties par augļiem, par dārziņiem, it īpaši par puķēm. Viņām patīk puķis, kas ir kā zvaniņi, jo tajās viņas var paslēpties vai gulēt pa nakti. Šī laumiņu dienas ideja bija tāda, ka bija laumiņas izteica vēlmi un vajadzību un nepieciešamību pēc uzmanības. Ne tieši viņas, bet dabai ir nepieciešama uzmanība. Kā jau droši vien esmu minējis kādos agrākajos raidījumos, varbūt ne video, bet radio raidījumos par to, ka laumiņas nav tādas kā eņģeļi. Eņģeļi pieņem visus tieši tādi, kādi viņi ir, un atbalsta visus un palīdz visiem laumiņām. Ir nepieciešams iegūt laumiņu labvēlību, lai laumiņas mums palīdzētu, lai laumiņas parādītu sevi mums.
cilvēkiem. Laumiņas vērtē cilvēks pēc tā, cik daudz laba cilvēki dabai dara. Un šajā dienā, šajā laumiņu dienā, godājot laumiņas un laumiņu mājas, lielākais tāds svarīgākie tādi notikumi vai ieguldījumi, ko mēs cilvēki varam veikt, ir palīdzēt attīrīt kādu dabas stūri, dabas vietu. Līdzīgi kā šajā zemes dienai par godu, tāds talks tiek rīkots. Nav jau vienmēr nepieciešama šī talka, ejot uz pludmali vai vienalga, kur ejot pastaigājieties, pacelt kādus nomestus papīrus zemē, jeb kādus citus atkritumus, kādas buņģas vai ko. Laumiņam vienmēr patīk, ja mēs to darām, kaut arī mēs neesam varbūt izmetuši šos atkritumus tur. Tas tāds viens no tiem vienkāršākajiem veidiem, kā izpelnīties laumiņa labvēlību. Es parasti uz pludmaleju ar tukšu maisiņu un salieku dažādas atkritumus, kas tur ir. Tad runāties ar augiem, kā jau reiz minēju vienā no iepriekšējiem raidījumiem par to, ka mēs griežam kādas puķes, pavaicāt, vai viņas vēlas pie mums nākt. Ar visam vaicāt, ar visu sarunāties. Pirms pļaujat zāli, pabrīdiniet laumiņas, kā zāles pļāvējs nāks tūdaļ pagalmā un pļaus zāli. Pat ja jūs neredzat šīs laumiņas, tā ar fiziskām, tā tīri kā tādas fiziskas būtnes, viņas ir mums riņķi un apkārt, un jo vairāk mēs pievēršam viņam uzmanību, un jo vairāk mēs pievēršam dabai uzmanību, jo lielāku labvēlību mēs laumiņu acīs izpelnamies. Laumiņas ir ļoti tādas labas izpalīdzas tajā, lai mēs piesaistītu to, ko mēs vēlamies dzīvē. Kā tad laumiņas izskatās? Gluži tāpat kā viņas tiek tīmētas dažādās grāmatās, tādas maziņas ar spārniņiem, un bieži vien viņas var redzēt kā tādas mirguļojošas uguntiņas, gaismiņas. Viņas šaudās šur tur visur, kur, un dažkārt viņas tiek sajustas. Es parasti viņas redzu vai nu tādas kā laumiņas, vai tādas kā uguntiņas šaudāmies šur un tur. Ko tad vēl laumiņu dienā var darīt? Laumiņu dienā var pievērst vairāk uzmanību, ūdens nāk prātā tam, kā mēs lietojam ūdeni un cik daudz mēs lietojam ūdeni, vai mēs to lietojam izšķērdīgi, vai mēs taupām. Tā lietojam tik, cik nepieciešams, un ne vairāk, ne mazāk. Pievērst uzmanību, kā jau teicu, visam, kas saistīts ar dabu, dzīvi un darīt kaut ko dabas labā. Vienalga, kas tas būtu, kaut vai jūs izietu pastaigā un ieklausītos vēja skaņās un sarunātos ar laumiņām, runātos, pasaukt viņas, pastāstīt viņiem, kas jūs tāda esat, lai arī laumiņas to zina. Tomēr labi ir tas tāds labs iesākums ir sazināties, sarunāties ar laumiņām. Laumiņām patīk šokolādi. Mēs ar draudzeni, kad dodamies uz laumiņu mežu, mums te ir daži tādi, kuros tādi milzumi veci un senīgi koki ir, un tā kā tāda laumiņu valstība ir, mēs nesam šokolādi, mazos M&M šokolādi, laumiņam garšo šokolādi, viņam patīk šokolādi. Vaicājiet laumiņām, kas viņām
patīk, kas viņiem vēl patīk, ko jūs varētu darīt Laumiņu dienas sakarā. Varbūt kaut ko jautru. Laumiņas vienmēr iesaka priecāties, spēlēties, dejot, dziedāt, darīt kaut ko jautru, tādu, kas liekas sirdī, dziedāt tādu, kas padara enerģiju, tādu vieglāku, tādu rotaļīgu. Tās ir tās lietas, ko var darīt Laumiņu dienas sakarā, un es ceru, ka jūs vismaz kaut ko vienu šai dienā darīsiet. Pavaicājiet bērniem, viņi vienmēr zina, ko darīt. Viņiem daudz laumiņu riņķi un apkārt ir. Un skatos, kā laiks ir pagājis, un beidz šo video. Paldies visiem, kas skatījāties. Jauki jums Laumiņu diena. Tā, līdz nākošajai nedēļai.